Šis būs diezgan garš video, laikam. Kas te notiek? Lēni. Kur es braucu? Kur tu brauc? Kur tu brauc? Mēs te lounžā. Šā laba kameriņa. Šito man Gats iedeva. Paldies Gatim par šo kameru. Mēs esam tagad lidostā. Rīgas gaidām lidojumu. Mēs te lounžā sēžam. Čau visiem! Sveiciens no Šrilankas! Sveiciens visiem tiem, kas jau ir mani sekotāji, un sveiciens visiem jauniem sekotājiem. Man sauc Beāte, bet tu vari man saukt vienkārši par Beāti. Un jā, laipni lūgts manā kanālā. Tieši šobrīd atrodos Veligamā, jau ir pagājuši 7 dienas, kopš es aizlidoju no Latvijas. Ceļojums iesākās diezgan saspringti. Es biju nereāli nobijusies. No tā, ko es taisos darīt. Man aiz muguras ir upe, ir ļoti netīra. Šeit viss ir netīrs. Te, kur es atrodos, ir pilns ar atkritumiem. Pilsētas centrs. Šajā izsās pilsētas centrs Veligams. Visur uz ielas ir atkritumi. Tā kā šī ir īstā vieta, kur man reāli smelties iedvesmu vēl vairāk domāt par pasauli. Es biju ļoti uztraukusies, un man pat tajā dienā, kad bija jālido prom, es raudāju, smējos. Es nesapratu, ko es pie vēlna esmu izdomājis darīt, uz kurien es taisos aizlidot. Tas ir vesels diennakts ceļojums ar lidmašīnu un plus vēl ar mašīnu. Pirmā, pats lidojums man laikam tajā brīdī likās visbailīgākais, jo man nereāli bail no augstuma un man nenormāli bail lidot lidmašīnu. Tā kā jūs jau droši vien to zinat, kas man seko jau kādu laiku, jo vienā no saviem video es jau pastāstu to, ka man ir ļoti liels bailes no lidošanas ar lidmašīnu. Bet pārsteidošā kārtā man viss bija ritīgi super. Lidojums ar Turkish Airlines bija kolosāls, bija amazing. Turkish Airlines domā par visu pasauli. Šis ieplājums sadalīsies pēc 100 dienām. Ļoti patika lidot ar Turkish Airlines. Nē, viņi mani nesponsorē, bet es tiešām iesaku, ja izvēlēties tālos lidojumus, es iesaku izvēlēties Turkish Airlines. Un, jā, tā kā rītīgi forši man patika. Mēs atlidojām no Latvijas uz Stambulu. Mums bija ar pārsēšanos uz citu lidmašīnu. Ar to pašu Turkish Airlines, protams. Mēs ielidojam Stambulā, un Stambulas lidostā ir tik dīvaina, nereāli dīvaina lidosta. Tur var nopirkt ļoti daudz saldumus un ļoti daudz alkohola. Tā kā neko sāļu tu tax-free veikalā neatradīsi. Es ritīgi gribēju čipšus, jo čipši ir tā kā the must priekš manis. Arī šeit tā ir tāda liela aktuāla tēma man, tā kā čipši ir mana dzīve. Un tad Stambulas lidostā mēs bijām kādas 4 stundas, man liekas. Jā, mēs nopirkām džinu un dzērām džinu, kamēr gaidījām lidmašīnu. Mēs mēģinājām noķert internetu visur kaut kur varēja noķert pa brīvu, jo viņi gribēja obligāti, lai mēs kaut ko nopērkam, bet tur bija tik dārgi, tā kā kaut ko vispār nopirkt, bet negaršīgi. Es nopirku augļu salātus par 4 eiro, kas vispār nebija garšīgi. Bet, es gribēju kaut ko apēst, un man nekā nebija paņemts līdzi. Es nezinu, kāpēc es nepadomāju par tādām lietām, kā paņemt līdzi ēdienu. Jā, es mēģinu taupīt maksimāli, bet tas ir tik grūti. It īpaši, es esmu pieradusi dzīvot tā, ka man ir sapirkts ēdienas uz mēnesi, tā kā visādi graudaugi un tādā garā.
Un tad šeit, piemēram, dzīvojot nedēļu, jau es esmu diezgan iztērējis naudu, jo visu laiku pērku kaut ko, kas ir vienas dienas laikā apēdams. Mums bija jālido 10 vai 11, 9, 11 vai 12 stundas, neatceros, kopā. No Stambulas mēs izlidojām 4:30 no rīta, un mēs nolaidāmies pēc 9 stundām Maldīvas. Jā, Maldīvas. Laikam, tās bija Maldīvas salas. Ja es sajaucu kaut ko, tad sorry, jā. Tiešām neatceros, kā saucās tās salas. Jā. Nu, mēs esam nolaidušies Maldīvu salās. Tā mēs 1,5 stundu stāvam, uzpildamies, izlaižam cilvēkus, ielaižam cilvēkus. Un mums nelaiž ārā. Es tik gribētos iziet pastīties, kā izstās viss tas, kas tur notiek. Tur ir palmas un tā tālāk, un zils ūdens un silts un 29 grādi. Bet mums nelaiž ārā. Bet no turienes mēs lidojam, mums bija jāgaida 1,5 stunda lidmašīnā, mēs nevarējām izkāpt no lidmašīnas. Un tad mēs tā kā uzpildījāmies, un tad mēs lidojām uz Šrilanku, uz Kolombo. Tā kā ir dzīvnieki apkārt reāli. Nu jā, mēs tātad nolaidāmies Kolombo, izkāpām no lidmašīnas. Anmarija bija aizmirsusi savu mēteli lidmašīnā. Mēs esam Šrilankā un Anmarija pazaudēja mēteli. Jā, mēs esam Šrilankā. Mēs dabūjām savus čemodānus. Very good, very good. Jau dabūju savu somu, viņai nav čemodāns. Un Anmarija atcerējās, ka viņa atstāja savu mēteli lidmašīnā. Labi, bet pagājuši tikai 10 minūtes. Jā, mēs mēram 10 minūtes esam ārā no lidmašīnas un tā notika. Tagad mēs te domājam, ko darīt. Pirmais fails. Un tad mēs gaidījām kādu pusstundu, kamēr viņa atnesīs mēteli. Nu tā beidzot, Anmarija dabūja savu mēteli un mēs varam doties ārā no lidostas beidzot. Tagad mēs dosimies samainīt naudu un mēs dosimies uz Veligamo. Pa to laiku mūs jau sazvanīja. Mēs pasūtījām taksi, kas ir Kiwi taksi, kas ir internacionāls, cik es sapratu no Anmarijas, no Kolombo līdz Veligamai. Pa to laiku, kamēr mēs braucām, mēs secinājām to, ka māja, ko mēs esam Veligamā nobukojušas, izrādās jau mēnesi vairs neeksistē Bookingā, bet Bookings viņi nebija izņēmis ārā. Tad mums notika mūsu otrais fails. Devāmies uz mūsu Pearl House surfa villu, ko mēs bijām nobukojuši Bookingā septembrī uz mēnesi. Un mēs tad vēl līdz šai dienai mēs nebijām saņēmuši nekādu ziņu no īpašniekiem, bet mēs bijām saņēmuši akceptu, ka tā vieta ir rezervēta. Un, diemžēl, mums nebūs šī skaistā mājiņa. Un es mums to nebija paziņojis. Mums bija tikai atnācis paziņojums par to, ka Bookings, tas ir akceptēts un mēs tur varam palikt un tādā garā. Bet mums ir likās dīvaini jau tas, ka mēs nevaram sazināties ar to vietu jau dienām. Un mēs vienkārši domājām, ka varbūt tas ir ok. Un tad taksists palīdzēja saprast to, ka tā māja vairs nav, jo viņš sazvanīja tos saimniekus un viņi paskaidroja viņiem to, ka nav tādas mājas vairs Bookingā un viņi nerezervē tās mājas, viņiem vairs nepieder tā māja. Un tad pa ceļām, kas bija kādas 3,5 stundas, kamēr mēs braucām no Kolombo līdz Veligamai, mēs ātri norezervējām kaut ko jaunu. Bookings iedeva mums vietu, kur palikt. Un, jā, mēs ieradāmies Veligamā kaut kur ap 11. vakarā, jo mēs pa ceļam apstājāmies vēl ēstuvē un paēdām. Jā, tad mēs atbraucām uz to vietu un, ak Dievs, viss bija ok, bet vienīgais tas, ka mums nebija trešā gulta un man bija vienalga, es piekritu jau pa ceļam braucot, es zināju to, ka nebūs trešā gulta un to, ka tur būs dīvans.
Un es teicu Anmarijai, labi, es gulēšu kaut vai uz dīvāņu, jo es gribu izgulēties un man vajag atpūsties, es gribu tā kā chill out. Šis ir welcome drinks. Kādies viņiem droši ļoti savu. Jep, tieši tā kā man vecmāmiņa kādreiz bērnībā taisīja. 4 karots uz šo tomātu. Cheers! No visu tā brauciena, jo tas bija tik garš brauciens. Ieradāmies tajā mājā un to dīvānu nevarēja izvilkt. Es tā kā ļoti cerēju, ka tas dīvāns būs izvelkams, bet nē. Mājiņa bija, mēs bijām vīlušās tajā, jo duša bija tiešām briesmīga un toalete arī briesmīga. Tad mēs vēl, un tā māja bija tā kā tieši pie paša dzelzceļa. Un vēl bija sakritība tāda, ka mēs ieradāmies tieši vienu dienu pirms pilnmēnesi, un vietējie visi bija tā kā ļoti lielā pālī, un tad, kad ir pilnmēnesis, viņi nevar nopirkt alkoholu, un viņiem ir brīvdiena tā kā. Un tad vienu dienu pirms pilnmēnesi viņi laikam visi sadzerās un tusē. Bet tātad, kas notika tālāk? Mēs iekārtojāmies, viss bija ok, Wi-Fi bija vienkārši perfekts. Mums bija tā kā balkons, un tā bija māja, kur dzīvoja pirmajā stāvā paši īpašnieki. Un viņiem bija tā kā žoks priekšā mājai un aizslēgts, un viss tā kā safe likās. Nu, nekas vispār tās neienāca prātā. Un tad vienkārši mēs gājām gulēt ap kaut kur 2, beidzot mēs bijām sakārtojušās un varējām iet gulēt. Anmarija pamanīja to, ka ar logiem kāds staigā. Un es arī pamanīju to, ka viņš vienkārši pēkšņi kāds aizskrien. Tas bija vīrietis, tā kā puisis, nezinu cik gadi. Un es uzreiz izēju ārā un tā kā prasu, kas te notiek, kur te kāds ir, kur tu esi, tā kā angliski es runāju. Un arī latviski, protams, jo es biju bišķiņ šokā. Ok, neviens tā kā nav. Likās, varbūt jau aizgājis prom, bet ok, tas bija tā kā pārāk labas domas, mēs domājām. Un viņš nāk atkal, tā kā viņš atkal sāk skraidīt apkārt, kaut kāds čuvaks. Mēs nākam ārā atkal un tā kā bļaustamies, tā kā prom. Un jau vienkārši stāv un skatās, un viņš lūr tieši pa tām šķirbiņām. Tā kā viņš tā kā uzlīdz bija augšā un lūr iekšā. Mēs tā aiztaisījām ciet visus aizkarus ar mūsu Turkish Airlines sedziņām. Paldies Turkish Airlines par sedziņām, viņas mums tā nodara. Un mēs tā kā attaisām vaļā durvis, un viņš vienkārši pārlec pāri žogam un uz ielas stāv un vienkārši tā kā aiztiek savu kājastarpi. Mēs bijām tik nobijušās, Anmarija uzreiz tā kā paņēma savu nāzi. Mums līdzi ir nāži arī. Man arī tagad ir līdz nazītis, ja nu kas. Super mini nazītis. Paldies, Gata, kad iedevu man šo. Nu, vismaz man ir kaut kas te pat ir nagu vīlīti. Bet, nu jā, man ir tā kā arī tik super mini nazītis. Bet, nu, vismaz es tā kā to turu savā bambega somiņā. Rutīgi sarājām viņu, tā kā uzbļāvām un domājām, ka ok, viņš ir nobijies. Nu, man nekad nav bijusi tāda pieredze īstenībā, kāda man bija tajā pirmajā dienā šeit Šrilankā, un tā kā pirmā diena ir jau tāds. Mēs uzreiz zvanījām tā kā īpašniekiem, viņi uznāca augšā, un tas vīrietis izrādās ir policists. Un mēs viņam pastāstījām visu situāciju, viņš teica to, ka mums nav pa ko uztraukties, šeit ir ļoti drošs rajons, un ka viņš mums parūpēsies, ka viņš sargās savu sievu, mūs un savus dēlus, un viss būs kārtībā, un viņš vienkārši nogāja lejā, uzkāpa uz savu rolleri un aizbrauca. Ok, mēs tā kā nesapratām, kas tagad notiks, un mēs vienkārši gājām gulēt. Pirmā nakts bija vienkārši briesmīgs detoks, jo es tā pārsvīdu vienkārši. Es nezinu, man liekas, ka es izsvīdu pilnībā visu šķidrumu no sevis. Tāpēc tagad es mēģinu dzert ļoti daudz ūdeni. Tas ir tik grūti piespiest sev dzert, ir tik daudz ūdeni. Bet jā, ko es biju vēl pastāstīt? Jā, tā pirmā nakts bija diezgan scary, bet mēs izgulējāmies, mēs pa nakti uzreiz tā kā 3 atradām, kur palikt nākamā vietā. Jā, vēl kas bija ritīgi rēcīgi. Kaut kur 4 pa nakti. Gar māju iet ritīgi tā kā ar bungām un dziedu. Un tad tā kā sākās laikam pilnmēnesis ap 4 šeit. Un viņi dziedāja
viņi ritīgi skaļi gāja, tā kā gājienā uz templi. Mēs dzīvojam arī netālu no tempļa. Un, ak, Dievs, tas bija vienkārši, es nobijos no sākuma, es paskatījos tā kā pa logu, un viņi visi baltās drēbēs iet uz templi un dzied dziesmas, un tad viņi tā kā to rituālu, viņi darīja, varēja dzirdēt vismaz kādas 4 stundas. Vēl no rīta varēja dzirdēt to, ka viņi dzied visu laiku dziesmu. Un tad mēs pārvācāmies nākamā dienā, mēs iekāpām tuktukā ar visām savām mantām. You just can give it to us. Too bad. Aizbraucām uz jauno vietu, kur mēs tagad paliekam. Ritīgi forši Surf Bay hostels. Superīga vieta un ļoti lēti. Tā kā mēs pa 2 nedēļām samaksājam katra 60 eiro. Un te ir virtuve, te ir gulta, te ir duša, te ir ļoti tuvu okeāns. Un ritīgi forši. Mums ļoti patīk šī vieta. Un tad nākamā dienā, kad mēs beidzot izgulējāmies, mēs devāmies surfot. Man reāli sanāca uzreiz, tā kā man sanāca uzreiz. Es uzkāpu uz dēli un es aizbraucu. Давай, бегай! Jā, īstenībā šeit Veligamā šī pirmā nedēļa ir pagājusi diezgan sarežģīti, jo es mēģinu saprast tā kā to, tas ir priekš manis, nezinu, kā ir Ievai un Annemarijai, bet man ir tā, ka man vajadzēja saprast pilsētu. Es vēl neesmu nemaz visu pilsētu izpētījusi par šo nedēļu, kamēr es tā kā adaptējos, es prasu tik ilgu laiku priekš manis. Es tagad atradu šo ceļu beidzot. Un man tik patīk šeit tas, ka te visur ir palmas, visur ir kaut kas rieksti. Jaunieši, kas ir jaunieši šrilankieši, viņi ir ļoti atvērti un nav vispār rasistiski. Un mēs dzīvojam kopā ar šrilankietu hostelī, un viņš ir super jauks, un viņš grib palīdzēt tikai izceļot Šrilanku pēc iespējas lētāk un pēc iespējas kvalitatīvāk, un viņš mums tā kā iepazīstinās. Viņam ar citu labākais draugs mācās Rīgā RTU. Un tāpēc arī jaunieši saprot citus jauniešus no Eiropas, to, ka ir jāsadarbojās. Jā, un tad es domāju, es ievietošu vienkārši kadrus, ko es esmu safilmējusi pēc kārtas. Vienkārši izbaudiet manas video.
patīk mani video un jūs gribat uzzināt, kā man ies turpmāk vēl 7 nedēļas šajā brīnišķīgajā vietā Šrilankā, tad piesako manam kanālam. Ja tu vēlies atbalstīt mani un palīdzēt man, tad tu vari man uzsaukt kafiju un linku es norādīšu lejā. Lai tev lieliska diena un vienkārši, nezinu, ko pateikt. Es jums sūtu bučas un apskāviens un karstumu jums Latvijai, jo jums tagad reāli ir mīnusi un sniegs. Un nebādājieties, izbaudiet sniegu un es jums sūtīšu siltumu. Studī un tiekās nākamā video, tiekās nākotnē un jā, kaut kā tā. Čau viņām! Manam zirgam melnas ūsas. Ūsas. Kaut kā tāds dziesma bija, atceros, pēkšņi. Nevar nobildēt, kā dzīvē izskatās kā bildē. Protams.